tieši zem manis. Pamatīgi nolūsi. Es uzlaicu mugurā viņai. Dabiski, es neskatāms reizi biju pārlicis savu plānu. Es biju gaidījis, ka viņai tas nepatiks, un viņa beigs prom, un tā arī notika. Bet pirms viņa paspēja uzņemt savu ātrumu, es ietriecu nazi viņai galvaskausā. Ar vienu spēcīgu triecienu nazis izgāja cauri galvaskausam, iegāja smadzenēs, un nu nažas spals ragojās kā dīvaini cepuri. Es nolēcu zemē, uzrādamies uz akmens drošībā, kamēr aļņu mātei garām skrēja viņas dzīves ainas. Lieliskās saulainās vasaras dienas, iemīlēšanās aļņu būlī rudens cēlienā, vēlāk vientulība, dzemdības un prieks nes tālāk savus gēnus. Arī apnicīgie ziemas mēneši iepriekšējos gados. Visa dzīve viņai paskrēja garām vienās dažās īsās sekundēs. Es paliku stāvam pie viņas un tēliņa, kas mīņājās blakus savai mirušajai mātei un nesaprot, kas tikko bija noticis. Es jutos nelāgi. Es nogalināju pirmo reizi. Es brutālā veidā biju aplaupījis dabu un iespējams no tās paņēmis vairāk nekā spēju tai atdot. Tas man sarūktināja. Bet bats ir bats. Un pamazām es nokārtošu dabu rēķinus. Nodomāju nolēt zemē no akmens, padzīt tālāk teliņu, lai varētu izaugt nazi no galvaskausa un uzšķēst mirušās aļņumātes vēdera. Iekšķi lielā vairumā izvēlēs ārā. Es nogriezu gabaliņu kuņģi un apēju to jāru. Turpat uz vietas gluži kā indiānis. Tad, ko varēju sagriezt gabalos, aizvis uz telti, paķēru tur cirvi, devos atpakaļ un sagriez pārējo. Līdz vakaram es visu ķermeni biju nogādājis uz nomeni. Uz uguns, kur vakarā uzcepu liels gaļas gabals un vairāku nedēļu laikā sātīgi paēdu. Pārējos gaļas gabals pakurināja kūpināšanai uz primitīvas dūmotavas, ko bija samēstrojis pēdējās dienās. Un tad es aizmīgu. Un šodien dzirdu telī miņājamies pie telts. Un joprojām to dzirdu. Nevar izlīst ārā. Nespēju paskatīties viņam acīs. Nevarēju ilgāk valstīties. Man vajadzīgs piens. Vāja piens. Bez tā es nevaru iztikt. Pēc piena man jāiet tur, kur ir cilvēki. Un tādēļ es to daru tik nelabprāt. Un tad notiek tā, ka es parasts cilvēks dodos uz Ulubolu stadionu pusi. Agrāk to, protams, es darīju biežāk, lai neteiktu katru dienu. Bet kopš pārvācos uz mežu. Un kā lai to labāk pasaku? Kur es tagad patiesībā dzīvoju? Es to daru aizvien retāk un retāk. Viens no iemesliem ir naudas trūkums, bet cits negribu satikt cilvēkus. Viņi man ir pretīgi, aizvien vairāk un vairāk. Tomēr man vajag pienu. Mans tēvs arī dzēra pienu. Taču tagad viņa vairs nav. Joprojām dzird teliņu miņājamies pie telts. Tā viņš skaļi uzmācīgi man pārmet. Mēģina iedarboties uz manu psihi. Es ielēmu guļamaisā un aizteicu to cienu. Tā, ka starp mani un ārpasauli veidos tikai neliela sprauga. Es nevaru iziet ārā un pasauli nevar ienāk pie manis. Labu brīdi guļu un izliekos, ka tā nekas nenotiek. Taču tev viņš neliekas mierā. Mīņais vienā laidā. Un tad man savaiks čurāši. Dievs, tās es jau saku. Tas ir tikai teliņš, nieka teliņš. Kādēļ man pieaugušam vīrietim vajadzētu uz sirdsapziņas pārmetums, ja esmu nogalinājis almu? Tāda ir daba. Viņam vajadzētu priecāties, ka viņam tu iemācīju ēst doplēs, nevis kāds cietsirdīgāks džekiņš, kurš pie reizes novākt arī viņu. Es izlēju ārā un eju čurāt, kā vienmēr uz to pašu vietu, uz plaku no akmeni lejp uz telts. No turienes es parasti varu redzēt visu pilsētu un fjordu, bet ne pat labi, jo ir mīgli. Un teliņas pilnībā ignorēja, it kā viņi tur nebūtu. Viņš ar Ingris vēro, kā es čurāju. Es atgriežos ar muguru pret viņu, bet viņš jau mirklīgi visu redzējis un grib ko vairāk saskatīt.
Viņš aiziet uz citu vietu un vēro no citu redzes leņķa. Es aizgriežos, viņš no jauna pārvietojas. Tikā gribētu pārliecināties, ka viņa acis rāda nemaldīgi. Jā, jums viņa rāvis, es noroju biks līdz ceļgaliem, nolieku rokas stāns un saku, nu vai redzēji, ir gana labi, esi apmierināts, būs ļoti labi. Mazais Nīkuls nav apmierināts, viņš blēņš. Tomēr ir zināms robežs tam, ko esmu gatavs pacēst sūdu teliņu dēļ. Es paķēru cirvi, kas iecirst netālu kādā kokā, un no visa spēka mat to teliņu virzienā. Viņš palika sāns un paslēdz ar kokiem. Vakar palika bez piena. Visu dienu pagāja dzenoties pakaļ nolādātajam teliņam. Viņš, saprotams, gan ātri atnāca pēc tam atpakaļ. Un stundām ilgi krita man uz nerviem stāvēdams pie telts. Teliņš jūtas vientuļš. Viņš sāk saprast, ka pasaule ir brutāla. Saprotams, izgāzt savu bezizējas sajūtu uz mani nav diezko iedzīvi. Bet vai varēja gaidīt ko citu? Par spīti visam viņš taču ir bērns. Pēc laicī mans pacietības mēs ir pilns. Citiem klusi spēdams, ar citiem pacātu cīri. Izmisos ārā no telts, smažais zibeņzels, atkal ir aizmetis prom. Un tā es viņu vairākas stundas dzenāju šurpu, turpu, gandrīz 100 kilometrus. Jau satums, kad es atgriezos teltī. Un kad tas mazais zibeņdzels atkal parādījās, es vairs neprotestēju. Es padevos. Nakti mēs gulējām teltī. Teliņš man dāvāja pārsteidzoši daudz siltumu. Naktī lielākoties viņu izmantoja par spilvaru. No rīta, kad pamodāmies, mēs cieši raudzījāmies viens otrā, un es sajūtu tādu tuvību, kādu retums cilvēki piedzīvo saskarē viens ar otru. Liekas, neko tādu nebija jūtas pret savu sievu, pat neattiecību sākumā ne. Lūdzu Teliņam piedošanu un teicu, ka nu viņš var nākt un iet, kad vien grib. Teliņš, protams, neko nesaka. Vien noraugās mani ar lielām, uzticības pilnām acīm. Mēram svētlaini. Vakar visu dienu palikām teltī un pļāpājām. Atnesu Teliņam ūdeni, iedevu viņam zariņas ar sulīgu mizu, bet pats sev uzcepu uz oglēm lielus gaļas gabalus. Izķemēju viņam spalvu un pedagoģiskos nolūkos paskaidroju, ka aiņus cilvēku medī gadu tūkstošiem, ne jau prieka pēc, bet dzīves nepieciešamības spiest. Un ja dzīvnieku skaits nekavētu augt, tas radītu katastrofālas sekas. Un ja aiņu būs pārāk daudz, radīsies slimības. Gan garīgās, gan somatiskās. Iedomājies. Neglābjam slimus, garīgi traucējums skārtus aiņu barus, kas cīnās par ēdienu, rēgdam nes visos virzienos un rūpi pārkāp meža likumus un aiņu etiķetes kodeksu. Neviens par šo negrib. Tāpēc mani senči medīja aiņus, un tāpēc arī mēs tagad tos medījam. Lai gan mums nemaz nebūtu tik grūti iztikt bez gaisa vai ādā. Mēs to darām aiz sena paraduma. Tā tas ir. Toties es nenogalināju tavu māti aiz sena paraduma, bet vajadzības spiests. Es dienām ilgi nebiju ēdis, kopš beidzās meliņa sezona. Man žēl, ka es to izdarīju ar nāzi. Jā, tā ir lieta brutalitāte. Taču man nav visas, un šautas arī neprotu. Es sapratīšu, tu man nosodīsi. Tās ir tavas tiesības. Starp citu, es arī nesen zaudēju kādu. Nomira mans tēvs. Tikko viņa pazuda. Tā arī nesapratu, kas viņš bija par cilvēku. Un nu viņš ir aizgājis no dzīves. Tā, ka mēs zināmā mērā ar tevi sēžam vienā laivā. Tu esi zaudējis māti, bet esi tēvu. Un pirms tu vērsi savus radziņus, pirms tu vērsi savus dusmas manā virzienā, tev vajadzētu vērst viņus Diseldorfa kunga virzienā. Man bija ilgi brīvi pieeja viņa pagrabā. Viņa sieva bija pagūst savādīt ievārības vairākiem mūžiem. Piedāvām Diseldorfa kunga pagrabā bija liela saldētava ar bekonu, visādiem gaļas produktiem, vispār daudz visādi pārtiks krājumi. Vērīgi izlūkos apkārt,
vairākas nedēļas, es sapratu, ka Diseldorfa kunga pagrabā ir ļoti vienkārši iekļūt. Un ka Diseldorfs pats ir nevērīgs un vispār truls un piedevām ielu iedzert, un vakaros līmēja savus otrā pasaules kara transporta līdzekļu modeļus attiecībā 1:20 ar pārspīlētu atbildības sajūtu un korektās krāsās. Bet es pa to laiku caur sēdas puses durvīm, kas visu vasaru bija vaļā, izgāju savu dārzu, iegāju pagrabā un bez kautrēšanās paņēmu garšīgākos produktus cauri dārzam un atpakaļ uz meitu. Manuprāt, tas lieliski apmierināja gan mani, gan Diseldorfa kungu. Viņam taču bija viss nepieciešamais dzīvē uz zemes. Liela māja, pārtikas krājumi, pieklājīga naudas summiņa, ko apliecināja konta izrakstu kastītē pie durvīm un piedevām hobijs, kas papildina un bagātina viņu dzīvi. Es pat biju sācis domāt, es aizietu pie Diseldorfa kunga, piezinīt pie viņa durvīm un pieklājīgi pajautāt, vai es drīkstu reizēm ierasties pie jums pagrabā un baudīt jūs pārpilnību? Viņš piekrītoši pasmēdīja. Taču kādu dienu pagraba durvis bija cieta, un tur bija uzraksts, uzlīmes par signalizāciju, apsardzi, noziegumu un sodu. Lūk, tik tālu viss ir. Cilvēki baidās viens no otra un nocietinās cits no cita. Es atkal biju pie sasistas silas. Mani mocīja bats, un es neredzēju citu iespēju, ka iemānīt tavu māti vietā, kur pielavīties viņai no mugurpuses un ietriekt naziņai galvaskausā. Tāda ir šī lieta. Tāds ir bats. Vajadzība pēc piena kļūs apūta. Es ielieku 15-20 kg sāļņu gaļas un dodos uz Ulvulas stadionu pusi. Tēliņš sāk lēni vilkties līdzi. Tad es stingrā balsī viņam saku, tā nedrīkst. Es drīz būšu atpakaļ. Gaidi! Atkārtoju kā runāt ar bērnu, kam ir grūta galva, bet viņš neklausa. Nomierinies. Es drīz būšu atpakaļ. Viņš nenomierinās. Negrib, lai viņu tur atstāja. Nabag mazais alnītis. Tu domā, ka es tev pametīšu, bet tā nebūs. Es tikai došos uz veikalu, dabūšu mums pienu un citas vajadzīgas lietas. Nekādas atsaucības. Viņa acīs spīd šķiršanās izmisums. Viņš ir gatavs man ļoti stipri pieķerties. Un es nezinu, vai tādu nastu var uzņemties. Es pārmetu viņa mirušajai mātei, ka viņa vilka līdzi sev mazuli pašā medību sezonas karstumā. Kur viņa mātei bija prāts? Es apstājos, noglāzu teliņu, pakasu viņam pakavas un lēni paskaidroju un ar mīmiku atainoju. Esmu liels skaidrošanas piekritējis, jo bērnos bieži vien mostas aizdomas, ka viņas māni viņam samelo. Tāpēc ar mīmiku atainoju. Kad man jādodas lejā uz pilsētu pie cilvēkiem, un kad tas ir pārāk bīstami maza malnēna. Tur lejā ir autobusi, mašīnas un mūsinoši signāli. Tu neatradīsi mūsinošāks signāls par cilvēku radītajām skaņām. Un kad āļi iemaldās pie cilvēkiem, tos nošauj. Un es atainoju lielu, milzīgu almeni, kas iemaldās pie cilvēkiem un viņu nošauj, tāpat kā viņa māte, viņa mirst tikpat atbaidošā nāvē kā viņa. Tāpēc gaidi un paliec tepat. Es gaidu kādu zīmi, ka viņš ir sapratis, bet tas nenotiek. Par spīti visam velks man līdzi. Beigās es piesēdu pie koka. Un beidziet būt tik priekšzīmīgi.